Augstgodātais valsts prezidenta kungs, ekscelences, cienījamās dāmas un kungi. Šodien, 2013. gada 5. jūlijā, tiks ielikts pamata akmens UEZ Baltija vagonu rūpnīcai. Jelgavas pilsēta ir Zemgales izglītības, zinātnes, kultūras un uzņēmēju darbības centrs ar bagātām vēsturiskajām tradīcijām. Pilsētā attīstās metāla apstrāde, mašīnu būve, kokapstrāde, plastmasas un pārtikas pārstrāde. Dažādu līmeņu izglītība ir pilsētas prioritātes, kas nodrošina darba tirgus pieprasījumam atbilstošu speciālistu sagatavošanu. Jelgava ir industriālās attīstības centrs ar stabilu ekonomisko izaugsmi un ražošanas tradīcijām mašīnu būves nozarē. Pašvaldība izbūvējot un sakārtojot infrastruktūru, atbalsta jaunu uzņēmumu ienākšanu pilsētā. Tādējādi jaunu darba vietu radīšanu. Šodien, uzsākot Latvijas-Krievijas sadarbības projektu, Jelgava kļūst par vienu no vadošajām mašīnbūves pilsētām